Gada labākā būve piedāvā ekspertu sarunas raidījumā Kā labāk būvēt, kā labāk nebūvēt ar Normundu Grinbergu. Sērijas atbalstītājs Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs un Būvgrūžu akadēmija. Mēdīju partneris Construction Latvija. Katru gadu Latvijā tiek nojauktas desmitiem ēku, ja ne pat simtiem, ieskaitot pārbūves, un tiek demontētas konstrukcijas materiāli. Lielākā daļa nonāk poligonos, atkritumu poligonos, bet kā būtu, ja mēs varētu izmantot viņus otrreiz? Un daudz kur jau to dara. Aprits ekonomija būvniecībā nav jauna ideja. Pasaulē jau sen tiek runāts par materiālu atgūšanu, atkārtot izmantošanu, bet tam nepieciešama ir sakārtota vide, normatīvie akti, arī domāšana. Šodien mēs runāsim par to, kas notiek, kad teorija sadurs ar praksi, par projektiem, kur izdevās izmantot materiālus otrreiz, kur neizdevās, kāpēc neizdevās. Runāsim par to, kā mainīt domāšanu gan būvniecībā, gan izglītībā. Un par to arī, kā Latvijas uzņēmumi gūst pieredzi ārzemēs atgūtu būvmateriālu izmantošanā. Labdien, mani sauc Normunds Grinbergs, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs, un šodien par šo tēmu man ir viesi Artūrs Lukašenoks, MB Betonas tehniskais direktors, un Ludmila Benšteine, būvniecības koledžas studiju programmu direktore. Labdien! Labdien! Sveiks! Varbūt sākšu ar Ludmilu nedaudz par savu pieredzi saistībā ar otrreiz materiālu izmantošanu. Tirgu mums, protams, šis ir ļoti šaurs jautājums, un ja mēs runājam par Latviju kā tādu, tad reti, kur mēs varam redzēt šo te izmantošanu. Arī mana pieredze ir ļoti ierobežota attiecībā uz materiālu otrreizēju izmantošanu. Bet Rīgas būvniecības koledžā mēs esam īstenojuši mācību programmu, startautisku mācību programmu, un esam atvēruši šo te jautājumu par materiālu atgūšanu, būvniecības materiālu atgūšanu. Un esam mācījuši studentus, kā tad saprast un rast šo iespēju atgūt materiālus. Ok, un tad Artūrs. Artūrs vada ražošanu. Un tas nav tieši būvniecības process, bet ļoti cieši saistīts ar būvniecības procesu. Kāda ir šeit pieredze jums saistībā ar otrreiz materiālu izmantošanu? Pats betonā esmu 13 gadus, kas varbūt nav daudz, bet jau ir uzkrāta pieredze, bet tāds fokus uz to, kā izmantot materiālu otrreizēji ir kādus 5 gadus, kad mēs uzbūvējam jauno ražotni, un arī saskārāmies ar to, ka Skandināvijas tirgū klienti ļoti novērtē šo te ilgtspējas pieeju, un tad mēs esam sākuši ar tādu procesu kā ūdens attīrīšanu no ražošanas betona pārpalikumiem, mazgāšanas procesu, un tā veidojas netīrais ūdens, tad mēs esam jaunās ražotnes būvniecībā uzstādījuši iekārtas, kas ļauj attīrīt to tik daudz, lai atkal varētu likt atpakaļ betonā, un tad attiecīgi betona ražošanā tiek izmantots vismaz 50% attīrītais ūdens, kur tas ir iespējams. Un tad otrs ir, kā mēs atgūstam arī no betona pārpalikumiem un atlikumiem vai izbrāķēt betona, izņemam ārā pildvielas, kuras tad atkal var izmantot citiem mērķiem. Un tad, protams, esam arī skatījušies, būvējot jauno ražotni, likuši iekšā karostas veco ķieģeli vienā sienā, kas ir biroja ēkā. Un tur mēs paši mācījāmies, aprobējām to metodi, kā saintegrēt saliekamo dzelzbetonu kopā ar apdars materiālu vecu ķieģeli. Un tad, protams, arī ir pēc tam diezgan veiksmīga pieredze arī Zviedrijas projektā, Linköpingā Harvested projekts, kur realizē UPB. Un tad, protams, ir vēl dažādas citas jomas, kurās mēs meklējam, skatāmies, lai galvenokārt, lai attīstītu savu konkurētspēju. Varbūt nedaudz par šodienu. Kā ir šodiena vai līdz šodienai, kā ir bijis? Mums ir jauna būvniecība, mums ir pārbūves, mēs kaut ko nojaucam, ir kaut kāda materiāli. Kā ir šodien? Cik mēs varam
drīkstam izmantot šos materiālus otrais būvniecībā? Nu, šodien tirgus ir visai ierobežots. Būvkomersanti ir ierobežoti tajās iespējās, ko vispār var izdarīt ar materiāliem, kas jau atrodas būvlaukumā. Būvniecība ir ļoti reglamentēta sfēra, arī attiecībā uz materiāliem ir diezgan augstas prasības attiecībā uz materiālu tehniskajiem parametriem. Līdz ar to šī atgūšana ir visai sarežģīts process, kas prasa diezgan daudz pasākumus šobrīd, lai to izdarītu. Bet ir sagaidāms arī izmaiņas tepat pie mums Latvijā. Ar 1. novembri mums mainās likumdošana, mums mainās būvstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība, kas mums ļaus jau vieglāk izmantot atgūtus materiālus, apliecinot viņu īpašības, protams, bet ļaut to darīt būvniecības procesa dalībniekiem. Un runa ir par tādiem materiāliem, kurus mēs varam izmantot apdarei, varam izmantot norobežojušām konstrukcijām, atdalošām konstrukcijām vai sanitārajām ierīcēm. Proti mums pavarās iespēja no likumdošanas viedokļa veicināt šo te apriti. Neskatoties uz to, ka šodien varbūt tieši no juridiskā viedokļa ir diezgan liela sarežģījuma, lai šo procesu veiktu. Tad īsti šodien mēs demontējam vecus logus, demontējam kādas sienas, kādas pārnesumus, ķieģeles, apmetumus, flīzes, būvgrūži. Un īsti mēs vedam tikai uz atkritumu poligonu, vai kaut ko nedaudz, kaut ko pakluso, ka man neviens neredz. Tā? Gadās tā. Gadās tā, un diemžēl, materiāls būvlaukumu var pamest tikai kā būvniecības atkritums lielākoties. Lielākoties kā atkritums. Es varbūt gribu pastāstīt par vienu pētījumu, ko mēs iekšēji veicam ar Eiropas atbalstu. Ir tāds koncepts, kur esam izstrādājuši, saucam viņu par reformu produktu, jeb produktu, kuram var izmainīt pielietojumu, un galā tas ir sienas elements, nesošā konstrukcija, kur sastāv no vecā produkta un jaunā produkta. Varbūt, lai labāk to saprast, tad tie galvenokārt ir ražotnē izbrāķēti, varbūt vai izbrāķēti objektā. Dzīve gadās, notiek kvalitātes pārbaudas, kādreiz neatbilst ģeometrija, varbūt trūkst kāda detaļa vai kādi citi ir apsvērumi. Un tad šādi elementi uzreiz netiek sagrausti, viņi paliek noliktavā, un tad mēs esam arī konceptu izstrādes stadijā apzinājuši un, piemēram, atraduši elementu, kas der kādā projektā, sazāģējuši pusēm un tad apbetonējuši viņu ar jaunu stiegrojumu, ar savienojumu detaļām, pacelšanas detaļām, lai viņi var ielaist atpakaļ ēkā. Un kas ir tā labā lieta šim konceptam, ka viņam mēs varam uzlikt C marķējumu, izdot eksploatācijas īpašību deklarāciju, jo abi betoni, gan vecais, gan jaunais, ir ražots ražotnē. Mums ir visi betona ražošanas dati, stiprības dati, ir arī tehnologi un laboratorijas speciālisti ir visu apsekojuši. Un tas ir tāds koncepts, kas varbūt kritiķi uzreiz teiks, kādu lielu iegūmu tas pienes, bet patiesībā tas ļauj mums uz šo jautājumu skatīties, tam pievērst uzmanību, arī saprast, kur ir tās robežas, kuras mums varbūt traucē un neļauj lietot. Bet ja ir kāds panelis padomu laikā ražots, kur mēs nezinām, no kā viņš ir ražots, un tas panelis, otrais izmantojums nav. Šobrīd mēs skatāmies, kas ir mūsu laukā, ko mēs varam izdarīt. Un, protams, ka tas ir, mēs tur atkal aicinātu, varbūt arī materiāla izpētes laboratorijas, varbūt arī tos būvkomersants, kas demontē, ka viņi varētu demontēt, izvērtēt, veidot bankas, jo atkal es no skandināvu pieredzes redzu, ka ir klienti, kas būtu gatavi, ieinteresēti meklēt donorus, jeb elementus no ēkām, bet lielākais izaicinājums, ka nepārklājās kalendārā laiki, kad tiek ēka demontēta un atkal, kad tiek jaunā būvēta. Šī ir arī viena no tādām lietām, ko, ja elementus ir demontēti, tad viņus ir kaut kur jānoglabā, viņus jānovērtē viņu tehniskais stāvoklis. No 1. novembra mums mainās, kaut kas mainās.
tātad ir papildinājumi ministru kabineta noteikumiem, tad varbūt Ludmila iezīmē, ko mēs varēsim tad no nākamā mēneša, ko mēs varēsim darīt savādāk nekā līdz šim. Mēs beidzot varēsim daļu no materiāliem tiešām atgūt. Runa ir par logiem, durvīm, kokizstrādājumiem, par santehnikas ierīcēm, ja nemaldos daļu no apdares darbiem, apdares elementiem, kā arī mēs varēsim daļu no materiāliem izmantot apdarē. Daudz brīvāk nekā tas bijis līdz šim brīdim. Mēs varēsim apliecināt būvlaukumā atgūta materiāla īpašības. Tādā lokā, kādā mēs esam, mūsu būvprofesionāļu ietvaros, un pārvest jau šo materiālu uz citu objektu vai izmantot turpat. Šobrīd tieši mainās ar 1. novembrī šīs te prasības. Bet te pašā laikā mums būtu tā kā jāmāk to darīt. Tieši par to apliecināšanu varbūt tātad ir divi skatu punkts. Viens ir būves pasūtītājs, būves ierosinātājs, otrs ir tieši varbūt būvnieks, kurš sastopas tad ar šo te pārbūvējumās ēkas materiālu otrreizēju izmantošanu, un kurš tad no viņiem ir ieinteresētāks. Bet pieņemsim, kā abi divi ir ieinteresēti izmantot otru reizi. Kā tad tas tagad notiks? Tad komersants būs tas, kurš apliecinās, ka tas der, un paredzēs izmantot otrais. Jā, šobrīd tieši būvspeciālists pasūtītājam ir maz teikšanas šajā gadījumā, viņam arī nav attiecīgās kompetences pēc būtības, bet būvspeciālists ir tas procesa dalībnieks, kas var apliecināt. Bet jautājums ir par to, kad pasūtītājs piesaista šo speciālistu, jo tā nevienmēr var būt jau atvērta, uzsākta būvniecība, tas var būt arī process pirms projektēšanas sākšanas, kas ļauj tad identificēt šos te materiālus, apjomus, īpašības un plānot jau to tālāku izmantošanu procesā. Līdz ar to, abas puses ir tās, kuras var veikt. Viena ir tā, kas var tieši veikt šo te apliecināšanu, otra ir tā, kura var iniciēt šo te pasākumu vēl stipri agrākā stadijā nekā būvnieks nonāk būvlaukumā. Viens ir tehniskās īpašības un iespēja izmantot otrais, bet otrs ir, man liekas, pat būtiskākais ir tomēr izmaksas. Jābūt ir izdevīgi izmantot otrais iespējami šo materiālu, jo, ja tas nav izdevīgi, tad mēs neizmantosim. Ja tas būs daudz dārgāka nekā varbūt nopirkt jaunu izgatavot, tas izdevīgums un kurā brīdī es vienmēr domāju, ja tas ir būvnieks, tad būvniekam tomēr vajag to izdevīgumu. Ne? Savādāk, kāpēc, lai viņš to darītu? Savukārt pasūtītājam arī izdevīgums ir svarīgs, bet pasūtītājs var tomēr gribēt citu apsvērumu dēļ izmantot otrais materiālus, kā bija stāsts par sienu Skandināvijā, kur pasūtītājs grib parādīt, ar kādiem materiāliem agrāk bija būvēta siena un tam līdzīgi. Ja tas nāk no pasūtītāja, tad es redzu, ka jābūt vēl kādai motivācijai. Pie mums nav vairāk īsti motivācijas šajā sistēmā līdz šim. Kā tas darbojas Skandināvijā? Kāda ir tur motivācija? Varu pastāstīt, viena ir tā ražotnes ēka, kad mēs būvējām, mēs aprobējām saliekamā dzelztonu tehnoloģiju ar iestrādātu, jau izmantot ķieģeli, tas bija no karostas, un mēs arī, kad veidojām to projektu, domājām, kas tad būtu, ko mēs ar to gribētu pateikt. Un pirmais bija, ka mēs gribam godināt to vidi, karostas cara laika to mantojumu, sarkanais, košs sarkans ķieģelis. Tad bija, ka mēs gribam arī ar to parādīt, ka var nevis rakt materiālu no zemes un veidot jaunu ķieģeli. Un pēdējais mēs gribējām arī iedvesmot. Un mums tas īstenībā arī sanāca. Un šogad mēs norealizējām Zviedrijā Linčupingā ap 3000 kvadrātmetru fasādes sienas, trīslaiņas sienas, ražojām ražotnē, likām iekšā
otrreizējo ķieģeli. Šai gadījumā ķieģeli atrada klients, sagatavoja un atveda mums, bet mums bija, mūsu tā kompetence bija, kā viņu, teiksim, tajā plānošanas periodā, kā iedot informāciju klientam, jo tas nav jauns ķieģelis, kura piesūtīt vajadzīgu apjomu. Te bija mums jārunā ar viņu, cik ir vajadzīgs apjoms, kāda veida ķieģeļi. Tad vēl ir dažas tur nianses, kā ir jāmēģina pieskaņot raksts, lai minimizētu zudums, jo ķieģeļi tīrot, zāģējot, viņi sadrūp, un tad ne tikai veselos ķieģeļus, bet arī pusītes. Tad tas ir tāds, ko mēs esam no savas pieredzes pienesuši. Un galu galā tas viss ir salikts kopā, un ko novērtē klienti, ir tas stāsts, ka viņiem ir vecās ēkas stāsts un ir jaunās ēkas stāsts. Tad vēl ko bieži attīstītāji novērtē, ka ēka top jau no pirmā stāva un ir gatava apdare, iespējams arī ir noslēgts perimetrs, un tad var būvnieki daudz ātrāk iet iekšā ar citiem darbiem. Tā kā tur ir saliekot kopā saliekamā dzelzbetona tehnoloģija un šo te ķieģeli kā dekoratīvo apdares materiālu, tas stāsts ir ļoti labs, bet, protams, ir vienmēr izaicinājumi, kā novērtēt to ķieģeli, ja viņam ir jākalpo ne tikai tas jau nokalpojušais laiks, bet viņam ir jāvar vēl pienācīgi nokalpot to laiku uz priekšu. Un tas ir daudz materiālu, kas tiešām var kalpot ļoti ilgi, bet tas ir tas, ko nedrīkst arī aizmirst, ka veci materiāli viņi arī ir un būs zaudējuši kaut kādu daļu savu īpašību, un tā skatoties uz priekšu, arī mēs raugamies, ko tad mēs paši varam izdarīt. Sarunās ar klientiem mēs sakam, jā, ir tas mantojums, bet ir arī vēl tas, ko mēs varam izdarīt uz priekšu. Gan pārskatot savienojumus saliekamiem dzelzbetonam, lai nākotnē viņus var vieglāk izjaukt, gan arī paildzināt to kalpošanas laiku, jo ir projektēšanas tie standarti 50 gadi, kurus var inženieru būvēm paildzināt līdz 100 gadiem, bet ir arī tādi materiāli kā sevišķi augsts veiktspējas betons, kuru, piemēram, franču standarti ļauj projektēt arī līdz 150 gadiem. Tā kā tur ir iespējas ir gan teiksim, jau šodien domāt arī par nākotni. Tas prastās zināšanas un kompetences tieši materiālu jomā, ja? Kas ir būvspeciāliem ļoti svarīgi, lai varētu kvalitatīvi novērtēt šo materiālu, viņa iespējas otrais viņu izmantot. Varbūt, Artūr, pastāst nedaudz vairāk par šo te Zviedrijas projektu, kurā jūs esat iekšā, kurā jūs būvējat, un varbūt ar akcentu, kas tad šim pasūtītājiem bija par to, bija galvenais šajā motivācijā otrreizēja materiāla izmantošanā? Varbūt mēs tik ļoti ar klientu cieši neesam runājuši un neesam izpratuši tieši šī klienta motivāciju, bet kopumā varbūt es varu ieskicēt, ka šis un līdzīgi projekti klienti ir ļoti ieinteresētajā ilgspējas jautājumā, un ir gan CO2 emisiju mazināšana, kur tiek meklēti piegādātāji un materiāli, kuriem ir vismazākais emisiju skaitlis. Ja? Viņiem ir ieviesta konkrēti aprēķina metodika, un tad šī brīža emisiju novērtēšanā otrreizē izmantotiem materiālam nav izmešu. Tad viņi ir ļoti motivējoši lietot no tā emisiju mazināšanas viedokļa. Un, protams, no otras puses arī izmantot to stāstu. Ja? Viņiem ir ļoti aktuāla tēma, kā mēs varam neizmantot jaunu materiālu, bet lietot to otrreizēji. Tā ir tāda kopēja, es teiktu, gan to būvnieku attīstītāju aprindās, viņi jau ir ar to Tad tā ir tā motivācija, tiešā motivācija saistībā ar CO2, ar emisiju aprēķinu, un tā otra ir tā domāšana, tā domāšanas maiņa, tā doma, kas nāk klāt ar to ideju. Vai ar studentiem strādājot arī tas tā tiek likts kopā? Jā, šī domāšanas maiņa ir viens no galvenajiem uzdevumiem, ko mēs veicām šī kursa ietvaros. Un tas, ko mēs saskārāmies, mācot par to, kā tad atgūt materiālus, ne tikai ar studentiem, bet ar mūsu kolēģiem no Dānijas un Vācijas, ir šī perspektīvas maiņa. Arī mūsu kolēģi bija pārsteigti par to, ka par būvniecību, par arhitektūru var domāt no
citas perspektīvas. Ne jauna radīšana, bet esošā izmantošana vai dzīves paildzināšana. Tas prasa tādu savādāku pieeju jautājumam, un tas, ko mēs gribējām panākt būvniecības koledžā, ir radīt struktūru un sistēmu, kā ļaut studentiem, kas šodien ir studenti, bet rīt, labi, varbūt ne rīt, pēc 2 gadiem, būs jaunie speciālisti tirgū, viņi dzīvos pavisam citā realitātē, normatīvajā realitātē, kur arī Latvijā šī te emisija jautājums, iebūvētais emisija daudzums būvē, kļūs ļoti aktuāls, un mēs gribējām viņiem iedot šos te domāšanas veidu un rīkus, kā saprast iebūvētā materiāla vērtību, kvalitāti un īpašības. Un iedot tādas ļoti vienkāršas lietas, lai nodot šo te informāciju tālāk būvniecības procesā. Un kā ir, saprot? Vai atkal tur ir, mēdz būt tā, ka koledžā stāsta vienu, un tad es esmu būvlaukumā, un būvlaukumā notiek tā, kā notiek. Un tur mēs, kā mēs pirms tam runājam, šobrīd otrais īsti nevaram izmantot. Un tad studenti saka, paga, ko jūs man stāstiet? Viens ir stāsts par to, otrs ir reālā dzīve, kur notiek pilnīgi savādāk. Mēs studentiem godīgi un atklāti arī stāstījām, ka tieši šodien, kad mēs mācam jums šo tēmu, jūs maz ko varēsiet no tā realizēt. Bet mēs arī atklāti runājam, ka ar 1. novembri ir izmaiņas, un jums pavarās jaunas iespējas, un var rasties arī jauns pieprasījums. Un mēs jums mācam šo, jo mēs šodien dzīvojam ar vecām zināšanām. Mūsu uzdevums koledžā ir iedot jums konkurēt spēju arī nākotnes darba tirgū. Tāpēc mēs viņam arī atklāti stāstījām par to, ka liela pieredze nav, prakse liela nav, bet mēs jums varam iedot šos rīkus, kurus jūs izmantosiet savā profesionālā karjerā. Protams, studentiem bija izaicinoši mainīt šo te domāšanas pieeju, paskatīties uz materiālu, ne tikai no apjoma ziņas, cik tas aizņems būvgrūžu konteinerā, bet kā tad pateikt, cik vērtīgs ir šis materiāls, kā viņu novērtēt, kas ir tās īpašības, kas var traucēt to izmantot tālāk, arī likumdošanu apskatīties, kā vai cik ir ierobežot šī tālākā izmantošana. Protams, studentiem nebija viegli, bet mēs viņiem ļāvām arī iemēģināt viņu zināšanas praksē. Paldies mūsu atbalstošām KIM mākslas centram, kas ļāva savā rauga fabrikas ēkā mums pielietot mūsu zināšanas un reāli tās integrēt procesā un integrēt arī modeļos, BIM modelī, atainot šo te informāciju tālāk. Līdz ar to jautājums ir par domāšanas maiņu. Ir grūti, bet iedod rīkus un parāda, ka tas ir iespējams, tad studentu šie te darbi, noslēguma darbi šim kursam, godīgi sakot, bija ļoti interesanti. Tā jaunā lieta, es saprotu, ir šī te izmešu aprēķins kā tāds, dažādiem materiālu veidiem, un ja tas Skandināvijā notiek jau labu laiku, tā ir jau viņiem tā kā ikdiena. Jā, no 24. gada sākuma ir katram projektam uzsākot, ir jābūt CO2 izmešu aprēķinam uz izbūvēto kvadrātmetru. Un tas ir tāds ļoti svarīgs, manuprāt, viņiem solis, ka viņi novērtē ne tikai piedāvāto cenu, bet arī cik tad emisijas rada šis te konkrētais, jo pēc tam būvnieks, viņš jau var, vai kā UPB ir specializētais konstrukciju un fasāžu piegādātājs, viņš jau var pielietot savu zināšanas un kombinēt konstrukcijas pēc savām zināšanām un iegūt vislabāko rezultātu. Un mums tā ir tāda nosacīta jauna lieta, šo ikdienā ievieš šo izmešu aprēķinu, principus, un kā studentus to skatās? Protams, tas ir tāds kaut kas jauns. Tirgū mums vēl pagaidām tādas stabilas prakses Latvijā nav. Veikt šo te pilnu dzīves cikla izmešu aprēķinu būvēji. Tas būs rets gadījums, ka tāds būs veikts, bet, ja nemaldos, tad 28. gads arī mums kā valstī ir robežgads, kad mums ir jānosprauž sava kā valsts robeža, cik mēs varam iebūvēt, un
lielākā ainā tas, protams, pavalkās līdzi ar to, kas tad notiek, ja neiebūvē tik daudz. Vai ietbūvē pārāk daudz CO2, kas notiek. Ja? Līdz ar to pasūtītājiem jāsāk domāt, vai viņš atbildīs vai neatbildīs šim te prasībām. Būvniekam ir jāsāk domāt, kā tad viņš realizēs šo te robežu vērtību, un mums parādās ne tikai izmaksas, bet arī šīs te CO2 emisijas, ko mēs iebūvējam ēkā, un te pavarēs šis te jautājums, kuram tad ir izdevīgi. Jā, šodien tirgus nav ekonomiskā izdevīguma, tīri naudā lietot atgūtus materiālus. Ja, bet mainoties normatīvajam regulējumam, tad mums šis te jautājums paliek visam savādāks, jo iespējams sasniegt to robežu, kas šobrīd arī ir Skandināvijā raksturīgi, ir diezgan izaicinoši ar klasiskās būvniecības paņēmieniem. Zviedrijas pieredze. Es saprotu, ka tur tas jau izmešu aprēķins, tas acīm redzot jau nāk no pasūtītāja nosacījumos, ka jābūt ir izmantotiem. Ja? Maksimāli jāsamazina izmeši, būvējot jaunas būves. Šie ir tie pamatprincipi, kas dominē tirgu Skandināvijā, un jūs tad, ja jūs tur esat, tad jums jārespektē un jāmēģina. Kā jūs pirmīt mēs runājām par savu konkurētspēju arī šajā tirgu, jo savādāk jūs būsiet nekonkurētspējīgi. Jā, Zviedrijā jau vairākus gadus ir būvniecībā prasa vides produktu deklarācijas, un tā savukārt parāda, cik konkrētiem produktam ir tie CO2 emisijas. Un, jā, tas tā ir, ka bija jau tirgu prasīja klienti. Bet no 24. gada tas ir kļuvis obligāts un ir arī ieviestas robežu vērtības, jo svarīgi ir ne tikai prasīt rēķināt, bet arī nospraust robežu vērtības, un viņiem ir savs nacionālais plāns, kā viņi tās robežu vērtības samazina. Līdz ar to tur ir ļoti tāda stingra motivācija prasīt no piegādes ķēdes, un tad mēs arī esam tajā piegādes ķēdē, un tad attiecīgi mēs... Nacionālais plāns. Samazināt robežu vērtības. Jā, viņiem ir konkrēts nevis tikai šodienas vērtība, bet arī kā viņi samazina. Kā viņi plāno nākotnē to darīt un samazināt. Tas jau izklausās tā diezgan nopietni un pēc tāda ilgtermiņa plāna. Es ļoti ceru, ka arī mums kaut kad tāds radīsies un nosauktais 28. gads jau, kad ir kaut kāds termiņš, kad mums jau ir jābūt plānam, es saprotu. Jā. Ja es pareizi sapratu, tad tās ir ēkas virs 1000 kvadrātmetriem, būs vienkārši jāveic aprēķins. Bet tad ir jāprecizē, vai tur ir arī kaut kādas robežvērtības, jo tas arī, protams, ir labs solis, jo ir visiem piegādātājiem ir vispār jāsāk skatīties, cik tā darbība, ražošana, cik tie produkti rada tās emisijas. Un tas jau, protams, ir ļoti svarīgs sākums, bet tālāk jau ir pēc tam jāsāk sacensties, kurš tad var radīt savu ražošanas procesu efektīvāk, kas rada mazāk zudums, mazāk emisijas, var domāt aizvietot ar kaut kādiem citiem materiāliem, kā to mēs varam betonā darīt, aizvietot daļu no cementa klinkera ar aizstājiem materiāliem un tādā veidā samazināt emisijas. Par to pašu skandināvu pieredzi. Mēs zinām, ka tāpat cementa ražošana viņi ir sarežģīta un viņi ir ar lielu šo te emisijas daudzumu. Pirmajā brīdī liekas kaut kāds kā kontrasts. Ja mēs ražojam būvmateriālus, ir ļoti daudz emisijas, bet tajā pašā laikā mēs viņus cenšamies samazināt. Kā tur to vidusceļu atrast? To cementu tāpat ražos, tāpat viņu vajadzēs. Ja? Kā tur tas darbojās, ir saprotams tajā pašā Zviedrijā? Tas saliekamajā dzelzbetonā vai vispār dzelzbetonā kā tādā ir divi galvenie emisiju tie avoti. Viens ir stiegrojums un ir cements. Ar stiegrojumu Zviedrija arī ir savi plāni. Viņi būvē divas ražotnes. Viena ir stegra un otra ir
ja nemaldos Boliden, viņi arī domā, kā ražot ar elektrību vai ūdeņradi, tādā veidā izmantojot zaļo enerģiju, lai dekarbonizētu stiegrojumu. Bet ar cementu ir savukārt cits stāsts. Tur ir ne tikai pats ražošanas process, kas rada emisijas, bet tieši apdedzināšanas, jeb kalcinēšanas process, kur ķīmiski vienkārši notiek CO2 atbrīvošana, un tad tur tā galvenā tehnoloģijas, ko visa nozara liek cerības, ir tieši oglekļa savākšana. Norvēģijā jau ir uzstādīta viena, es teiktu, ka pilna izmēra vai pirmā pilna izmēra CO2 savākšanas ražotne, tā ir Brevikā. Un, protams, ka visi apkārt šobrīd skatās, cik tad viņa veiksmīga būs. Mēs arī no vietējā ražotāja Švenka dzirdam arī par plāniem, un mēs ļoti ceram, ka Švenks arī sekos citu piemēram un arī uzstādīs un arī varēs nodrošināt šo te emisiju savākšanu. Un, manuprāt, tas priekš mūsu reģionu ir vitāli svarīgs tieši tajā konkurētspējā, jo, ja Skandināvija aizies uz priekšu un spēs savam tirgumu piedāvāt dekarbonizēt cementu, tad mēs būsim vienkārši atpalikuši. Un ne tikai Baltijas, teiksim, emisijām, bet arī mēs kā ražotāji starptautiskajā konkurences laukā. Jā, mēs esam Latvija salīdzinoši neliela valsts un daudz ko nevaram, to, ko varbūt var lielas valstis, bet es vienmēr esmu teicis, ka ir jāskatās līdzi, kas notiek lielajās valstīs. Ja? Īpaši attīstības ziņā, īpaši jauni ievedumi ziņā, un mēs varam no tā mācīties. Mēs varam mācīties, un šeit koledžas virzienā skatoties, ir tā, ka studentiem interesē tās jaunās lietas, kas būs rīt, kas varbūt šodien vēl nav aktuāls, bet viss pazīmes liecina, ka rīt tās būs aktuāls un rīt būs šīs zināšanas vajadzīgas un izmantojamas. Jā, studenti augst pēc zināšanām un izaicinājumiem. Tā laikam ir tā īpatnība, kas raksturo studentu. Būvniecības koledžā mēs tiešām redzam atsaucību un ieinteresētību studentos jautājumos par izaugsmi, par nākotni, par ilgtspēju, par jaunām tehnoloģijām. Viņi ir ļoti atvērti jaunu lietu apgūšanai, pielietošanai, izmantošanai. Un labprāt uzklausa un iesaistās šādās te jaunievedumos un jaunā informācijā. Pat, ja reālā prakse ir ļoti ierobežota, kaut kādā ziņā mēs vēlamies viņiem iedot iespēju nākotnē konkurēt, atvērt kaut kādus nākotnes potenciālos tirgus, jo šīs zināšanas par lietām, kas tikai vēl tiek uzsāktas, ir jau liela priekšrocība darbojoties. Tie paši mūsu studenti, kas varbūt mācās to kā diezgan inovatīvu jautājumu, var doties Skandināvijas tirgos un jau pielietot šīs zināšanas praksē. Ko arī viņi dosies šī kursa ietvaros, mūsu studenti dosies arī uz Dāniju, kur daļēji arī pielietos šeit Latvijā apgūtās zināšanas, vērtējot jau ēku tur, Dānijā. No šāds te iespējas viņu izmantot savādāk, atkārtoti. Mēģinot tagad tā apkopot to, ko mēs tagad esam izrunājuši, tas process ir neizbēgams. Viņš virzās uz to, un emisijas būs jāprēķina, un būvprojektos tas tiks prasīts, lai būtu samazinājums šīm emisijām, lai tas tiktu parādīts, nofiksēts. Tad no tā izbēgt, acīm redzot, nevarēs. Tas prasa jaunas kompetences, jaunas zināšanas, tas prasa jaunas pieejas, tas prasa jaunu domāšanu, tas prasa jaunu skatu uz iepriekš ražotiem vecajiem materiāliem, ka tā ir vērtība. Varbūt es tagad pāriešu pie tā, kas jūsuprāt būtu nākamais solis? Jā, mums tagad būs arī jāprēķina šīs emisijas, bet kas būtu nākamais solis Latvijai, kas būtu jādara, lai tas tiešām ātrāk iet uz priekšu, lai mēs nevelkamies astē varbūt citām Eiropas valstīm šajā jautājumā? Jā, man liekas, ka ir svarīgi, ja mēs turpinam būvēt jaunas ēkas, tad jau ar tām sākt un skatīties, kā to
kā to var darīt. Ir tas regula, kas aizstāja 305. regulu, ja būvizstrādājumu laišana tirgu, un, manuprāt, tur ir labas lietas paredzētas, tur arī ilgtspējas jautājumi un arī. Bet to vajadzētu tad būs ierosinātājiem, ja? Pasūtītājiem likt iekšā prasībās? Faktiski tā ir regula par būvstrādājumu laišanu tirgu, un tur jau ir iekšā iestrādāts prasības, kas ir, piemēram, mums kā ražotājiem būs jānodrošina. Tur būs ne tikai... Es vienu kopā pasūtītāju ar šo te regulu, kad tad pasūtītājiem vajadzētu savā iepirkumā, savā būves vīzijā likt iekšā jau šo te principu, kad būvēsim izmantojot šādus materiālus. Pareizi? Nu, protams, ka tas ir svarīgs, jā. Bet tur ir produktu standartiem, ir jāiziet viens cikls, lai viņi tiktu atjaunot un iestrādāts tās lietas par to, lai varētu vispār, piemēram, ražot sienu no saliekamā dzelzbetona, viņi varētu demontēt un pēc tam izmantot vēlreiz. Tā kā tur tādam standarta ciklam, un mēs kā ražotājs, protams, skatītos uz savām lietām, ko mēs varam attīstīt kā tādas prasmes un kompetences, un varētu tirgu piedāvāt. Un es tur redzu, ka gan tā kā mums ir projektēšana arī konsultēt klientus, kā projektēt, lai ēkas var kalpot ilgāk. Tur ir gan iespēja mainīt pielietojumu nākotnē, tāpat arī projektēt savienojums un dot arī klāt pie projekta demontēšanas instrukciju, kur būtu parādīt principi, ko tad var demontēt, kuras daļas būtu saglabājums, kuras atkal, piemēram, nozāģējums vai kaut kā savādāk. Nu tā, un tad arī attīstīt to materiālu zināšanu jomu, kā paildzināt materiālu to kalpošanu. Un tad es domāju, no šī punkta uz priekšu mēs varētu risināt tām nākotnes ēkām, ka tur būtu daudz lielāka iespēja viņas pārplānot un varbūt pārbūvēt. Ļoti interesanti tā domāšanas maiņa arī tā vienkāršiem vārdiem runāt, ja kādreiz mēs būvējām, kādreiz mūsu senči būvēja, tad, māja tā, lai 100 gadus stāv, lai manām mūžam pietiek. Tas var būt vairāk privātā sektorā, bet arī publiskās būvēs, tas princips. Bet šodien jau mēs... 100 gadi paiet, un tad... Jā, un tie 100 gadi pagājuši, nosacīt, mums ir ļoti daudz 100-gadīgu un senāku būvju, kuru lietošanas veids mainās, vai kuras ir jānojauc, kuras neatbilst vai šodienas prasībām un tam līdzīgi. Un te ir tas, kad toreiz, ja par to nedomāju, šodien mēs domājam esam spiesti sākt domāt par būvēm, kuras būvēsim, kurām arī tie 100 gadi paies, un arī būs viņas jāpārbūvē, jānojauc, un kā tad tas notiks. Tad tā ir tā mūsu domāšanas maiņa. Ludmila, kas būtu nākamais solis, lai mēs to domāšanas maiņu? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, plašs un liels, bet, protams, viens no pieredzes un prakses stimulatoriem būvniecības tirgu ir pasūtītājs. Ja pasūtītājs prasa, tad tirgus kustās. Būs ierosinātājs, tā tagad normatīvos aktos ir teikt, jā. Bet sarunu valodā es pieņemu, ka mēs ilgi vēl lietosim vārdu pasūtītājs, un tas ir normāli. Jā, būs ierosinātājs, jā. Ja prasa, tad tirgus kustās un sāk domāt, kā tad to darīt, kā tad to realizēt, līdz ar to šīs gudra būs ierosinātāja princips ir ļoti svarīgs, jā, lai ne tikai izpildīt savas ekonomiskās vajadzības, kā attīstītājs vai kā pasūtītājs kaut kāds pašvaldības funkcijas izpildē, bet arī sabiedrības pasūtījumu. Ja, arī šo te vides ietekmes pasūtījumu, arī domāt par ilgtermiņu, par dzīves ciklu šai te būvēji, jo diez vai mums kāds stadions vai rotaļlaukums kalpos 100 gadus. Mums būtu jādomā, kā šī te vieta transformēsies ilgtermiņā. Tāpat noliktavas ēka noteikti zaudēs savu aktualitāti kaut kādā noteiktā laika sprīdī, un kā tad mēs no viņas tiksim vaļā? Vai mainīsim funkciju, vai lietosim savādāk? Līdz ar to ir tādi daudzas mazas nianses. Viens ir šis te gudrs pasūtītājs, otrs ir tas, ko mēs būvniecības koledžā varam dot šīs te zināšanas jau tagad. Trešais jautājums, protams, ir
nozares gatavība, uzņēmumu gatavība eksperimentēt, taisīt, izvērtēt materiālu īpašības, būt gataviem pasūtītājiem piedāvāt šādu procesu, piedāvāt atbalstu šai ceļā. Un, protams, pašas sabiedrības vērtību apzināšana un veidošana. Bieži vien mēs varbūt pat vārdos neietvaram to, ko mēs jau daram. Dažreiz mēs pat neapzināmies, ka mēs jau dzīvojam zaļi, kaut arī vēl neesam to izteikuši vārdos. Varbūt ir laiks pateikt to, ka jā, mēs to daram. Mēs jau atgūstam materiālus būvlaukumos. Varbūt nevienmēr tā forši, tīri, likumīgi, bet atrodam viņiem pielietojumu privātā sektorā vai turpat objektā izmantojam kā pagaidu elementu būvniecības procesā, runājot par tiem pašiem kokmateriāliem. Ja? Varbūt ir laiks pateikt, ka mēs to daram un ieviest to kā kopēju praksi un pavērt vaļā durvis šai nozarei arī no ekonomiskā viedokļa, atalgot uzņēmumus, kas ir gatavi to darīt, parādīt vajadzību to iepirkt. Es domāju, ka pasūtītājs, ja būs ierosinātājs, ir viens no tiem, kam ir vislielākais rīks, bet, protams, arī visiem pārējiem ķēdītē ir jābūt gataviem griezties tajā momentā, kad būs ierosinātājs pasaka, es gribu atkārtot, izmantot materiālus. Un MB Betons, jeb UPB, kā akciju sabiedrība, iegūst tagad pieredzi Skandināvijas tirgos šajā kontekstā, teiksim tā. Un es saprotu, ka tikko Latvijā tādas prasības parādīsies, jūs būsiet tam gatavi. Jā, mēs labprāt pārnesam tās zināšanas, kuras mēs iegūstam eksporta tirgos, un mēs redzam, ka tur arī ir tā priekš mums tas tā kā spēļu laukums, kur tad redzēt tās prasības, ka viņām pielāgoties, mācīties, un, protams, ka mēs labprāt viņas arī atnesam uz mājas tirgu, un mēs arī to nesam gan ar produktiem, gan arī rādot to pašu piemēru, uzbūvēt ražotni, kur ir tad parādīs tas piemērs, kā tad izmantot otrreizēji, piemēram, ķieģeli. Un tieši tāpat arī studentiem, ja, mēs šodien jau stāstam piemērus, kas darbojās, kas vēl nedarbojās, bet kas būs rīt, ar mērķi, lai viņi būtu gatavi tam, kad tas sāks strādāt, lai viņi jau zina, kas tas ir un kā to darīt, kā izmešus rēķināt, kā piedalīties konkursos, un tie studenti, kas, man liekas, kas ļoti svarīgi studenti, viņi jau visi nenonāk būvlaukumos. Viņi varētu būt viena daļa nonāk arī pasūtītāju pusē. Un pasūtītājiem, kā mēs runājam, ir tā iespēja, tās prasības izvirzīt visplašāk, un ja viņš ir jau gudrs un saprotošs pasūtītāju pusē, speciālists, viņš arī spēs šīs prasības nodefinēt. Es pareizi saku? Tieši tā. Tāds ir arī mūsu mērķis. Mūsu studenti, mēs redzam viņiem ļoti plašu karjeras iespējas, pabeidzot būvniecības koledžu, un viens no ceļiem, protams, ir konsultēt pasūtītāju vai pārstāvēt pasūtītāju un pielietot šīs zināšanas, ko mēs dodam koledžā. Mēs esam apgājuši tādu maziņu aplīti par tik plašu tēmu, kā otrreizēja materiāla izmantošana būvniecībā. Diemžēl mūsu laiks iet uz beigām. Es gribētu tagad jums abiem dot tādu noslēgumu vārdu par šo tēmu, ko jūs vēl gribat pateikt, ko es neesmu pajautājis varbūt. Varbūt es vienkārši mudinātu būvgružos saskatīt arī kaut kādu vērtību. Un varbūt būvgruži ir... Ka gruži ir arī vērtība. To, ko tagad uzskat kā būvgruži, demontējums kaut kādas ēkas daļas, viņās tiešām saskatīt gan pasūtītājiem būvniekiem, gan arī tiem, kas tajā šobrīd demontāžā arī strādā. Ja viņus vienkārši pārstrādā un par nekādu vērtību varbūt pārdot kā šķembas, tad atkal ieraudzīt, ka tur tomēr var atrast arī to biznesa nišu un tomēr mācīties arī lokalizēt to kompetenci, kas ir ārzemju tirgos Latvijā. Un to varētu mudināt. Paldies. Mila? Jā, ļoti labi vārdi. Es noteikti pievienotos. Es noteikti tam pievienotos un aicinātu
būvniecības tirgus dalībniekus interesēties tiešām par šīm te iespējām, par likumdošanas izmaiņām, par vadlīnijām, materiālu atgūšanai, jo, lai gan no pirmā acu skatiena liekas, tas tāds ķēpīgs jautājums, tur tik daudz ko darīt, bet īstenībā ļoti daudziem materiāliem tā vērtība pieaug. Viņi ir vērtīgāki nekā jauns materiāls atgūstot tos, un šis te kopējais tvērums ir pietiekoši liels, lai izvērtētu un darītu to tirgu. Tam ir būtisks potenciāls un ir metodes, ir sistēmas, kā to darīt būvlaukumā vai plānojot būvniecību, lai to ietvertu kopējos procesos. Es aicinātu visus tiešām interesēties, lasīt, meklēt, nākt pie mums uz koledžu mācīties par šiem te jautājumiem, vai meklēt mūsu studentus, kas jau ir apguvuši ko tādu. Labi, paldies, un atgādināšu, ka mēs šodien runājām par būvmateriālu otrreiz izmantošanu būvniecībā, par teoriju, par praksi, par pieredzēm. Un es runāju ar Ludmilu Benšteini, studiju programmas direktoru Rīgas būvniecības koledžā, un Artūru Lukašenoku, MB Betons tehnisko direktoru. Paldies, un paldies uz tikšanos nākamajās tēmās par būvniecību. Gada labākā būve piedāvā ekspertu sarunas raidījumā Kā labāk būvēt, kā labāk nebūvēt ar Normundu Grinbergu. Sērijas atbalstītājs Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs un Būvgrūžu akadēmija. Mēdīju partneris Construction Latvija.